mums ir daudz noteikti jautājumi, kāpēc. Par Jēzus nāvi droši vien arī viens no lielākajiem, bet vispār tik daudz jautājumu mūsu dzīvē. Man liekas, ka Jēzus ar savu nāvi pie krusta arī ir šī atbilde uz visiem mūsu jautājumiem. Un nevienmēr pirmajā brīdī tik skaidra un tik saprotam. Un kā jau Dievs, viņš nevienmēr ir konkrēts, bet šis lielais Dieva noslēpums, kurā mums ir ļauts ieiet, tanī arī mēs varam atrast visas atbildes. Un nākamā dziesma ir par sevis atdošanu, par zaudēšanu, caur ko var iegūt daudz ko. Lietas, kam ir augsta cena, uzskata par dārgām un pamatoti. Un kas gan ir vēl vērtīgāk par mīlestību, mani brāļi? Kāda pēc jūsu domām ir mīlestības cena un kā to samaksāt? Par zemi vai labību var samaksāt ar savu sudrabu, par pērli var maksāt ar zeltu, bet tavas mīlestības cena esi tu pats.
Tad, ja vēlies iemantot mīlestību, tev ir jāatdod pašam sevi. No kā tu baidies atdodot sevi? Vai tu baidies sevi pazaudēt? Ir gluži otrādi. Atsakoties sevi dāvāt, tu sevi pazaudēsi. Ko darīt ar manu sirdi? Kur to likt un kam to dāvāt? Mans bērns dāvā man savu sirdi, lai tā pieder man un tu nekad to nepazaudēsi, saka Dievs. Tas, kas tevi radījis, vēlas tevi visu. Un šo lielāko mīlestību jums katram sastapt, to arī jums novēlu. Paldies! Paldies, Ilzē! Paldies visiem par uzmanību! Protams, pieteikt mūsu nākošo daļu, lekciju. Vēl pirms lekcijas vēl šādas tādas lietas. Pirms lekcijas praktiskās lietas. Grupu vadītāji, lūdzu nodrošiniet, lai trauki būtu novākti. Jums kādas 3 minūtes klusi un lēni, ja? Klusi un ātri. Nu, šķīvīši, es domāju.